Cik ir 1 hektolitrs? Litrs ir 1 hektolitrs ir 1000 litrs. Nē, 1000. Ko? 1 hektolitrs ir 100 litri. jā, tad 1,20 no 100 litriem. Ok. Ieva, kā tu aprēķina? 20 reizes 100. Nē, tev ir 1,20 daļa. Tas Dalīts. nozīmē, ka ja nu tev būtu kanna, kurā ietilps iekšā 100 litri, tu nosmēl nost 1,20 daļiņu. Šī Ar tāda kā daļiņa. dalīt? tā kā Dalīt. Ar cik tu dalīsi? Ko tu dalīsi? 20. Vai daļa no 20? Bet ko tu dalīsi ar 20? 100. Domāju. Tieši tā. Cik ir 100 dalīts 20? Vai. 100 dalīts. ir 5 5 kas? litri. Litri. Labi. Pierakstīt, jā. Labi, dodamies tālāk. Krīster, var lūdzu paskaidrot? Viena 500 daļa no litra ir 1 litrā 1000 mililitri. 1000 dalīts ar 500. Jā, ļoti labi. Tas ir 2. Tieši tā. Es uzrakstīšu. Ir? Jā. Jā, va? 1 metrs. Nē, kāds ir? 1 metrs ir 100 centimetri. Bet tā kā 4, jā. 100 centimetri, kā 4 vai 5 jādala ar 100. Un es domāju, 5 jā. ir Tas ir? 20. Labi, un pēc tam? 20 centimetri. Un kāds 100. Tev ir 1 metru, piemēram, lineāls būtu 1 metru garš. 1 metru garš. Un tad kopā 1 metrs. Un tu viņu sadali 5 daļās. 1, 2, 1 metrs 20. Un kā 2? 5. Un tad 2. 4, 5. Un tad tev ir 1, 2, 3, 4. Tu zini, ka viena daļiņa ir 20. Kā tu aprēķinās, cik ir 4 daļiņas? 2. Jā, tad 20 reizes 4 tieši tā. Tas ir 80. Jā. Pierakstījāt? Jā. Un tad Gerda lūdzu paskaidrot 4. Kas ir C Tu- vispār?
Mm, mm, Tad C bija centneri. Vienā centnerā ir 100 kilogrami. Labi, Gerda, vari paturpināt? 100 dalīts uz 10. Desmit ir 10 kilogrami. Un tad vai kaut ko vēl dalīt? Nu, tad varam izdomāt, piemēram, tev ir tā kā tādā tvertne. Un tvertni mēs sadalām cik daļās? 10 daļiņās. Tātad te 1, 2, oi, cik daudz? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un cik daudz mēs no tās iedaļiņas tā kā iekrāsojam? 7. 7. 1, 4, 5, 6, 7. Un tu zini, cik ir viena iedaļa? Cik ir viena iedaļiņa? Cik ir? 10 kilogrami. Jā, 10 kg. Tātad un 7 iedaļiņas būs cik? Reiz 7. Labi, reizinām. Cik tas ir? 7 reiz 10. 70. Jā. Super. Labi. Tālāk. Krista, paskaidro lūdzu, kā to dara? Kas ir H? H ir Pārējā arī aizmirs. Ir tūlīt. Nē. Stundas. stundas. Mhm. Kas mums šodien nebūs? Aizmirsu. Vai ne? Un 3,20 no stundām. Kā tu aprēķini? 60 dalīts ar 20. Jā. Tas ir 3. Mhm. Tad reiz 3. Vai arī, okay. Jā, reiz 3. Tas būs 9 minūtes. Man jāuzraksta ir. Man ir. Ok. Ieva. Tas ir minūtes un kā 1 minūte 60 sekundes. Tad 60 dalīts 60. Ir 0. Ne, 60 dalīts 61. 1 sekunde.
1,60 vai kā bija? Un tad tev ir 1,60, tā būtu 1 sekunde, jā. Un 13,60. 13 minūtes Jā, vai sekundes? tieši tā. 3. Jā. Man jāuzraksta. Protams. Tad ir, jā. Gērda izlas lūdzu. Dārzā ir 40 kg āboli. Santa salasīja 9/80 no visiem āboliem. Cik kilogramu ābolu viņa salasīja? Tad būs 9/80 no 40 kilogramiem. Um, 40 dalīts ar 8. Jā, vai arī 4000 Gramiem. grami, bet ok, varam dalīt 40 ar 80. Cik tas būs? 40 kilogrami. Nē, 80 dalīts 42. 40 dalīts ar 80. 2. Nē, 80 dalīts 40 būs 2. Varam pārbaudīt to arī. Tad vēl varam pārveidot uz grāmiem, tad 40,000 grami. Te būs lielāki skaitļi, bet varam šādi arī. 4000 grami dalīts ar 80. 40,000 dalīts ar 80, jā. Vai Ir, 4000 dalīts ar 8? Ir 40 dalīt ar 8 ir Ir kurš zina, cik ir 40 dalīts ar 8? Nē, 40 dalīts ar 8. 40 dalīts ar 8. Cik ir 8 reiz 10? 8 reiz 10 ir 80. Un 5. 5 tas sanāk, jā, 5. jā. Tad 40, ja jūs dalāt rakstos. Mums 2 nulītes paliek, ko mēs darām ar tam 2 nulītēm. Laikam 5, un tad kā būs 500? Jā. Un kāda mērvienība? Kā bija? Kā cems? Grami. Jā. Tātad 500 grami. Mums bija kaut kāda daļa jāprēķina. Jā, jūs varējāt arī izdalīt, ja jūs galvā izrēķinātu 40 kilogramus dalīts ar 80. Un jums iespējams arī sanāktu. Varēja 4 nulītes noņemt arī. 4 kilogrami dalīts ar 8.
tas ir tas pats, kas var arī izdomāt galvā, ka tur ir 500 grami. Kāda daļa mums jānoskaidro bija? 9,80. Tad- jā. 500 reizes 80. Nē, mums bija 9,80. Tātad 1,80 atbilst 500 gramiem. Cik būs 9,80, kā to noskaidrot? 500 reizes 9. Jā. Kā to aprēķināt? Es domāju, ka ja 500 reizes 10 būs 5000, tad mīnus 500 varētu būt. Ok. Ļoti laba doma. 4500. Jā. Tātad grami, jā, un tad atbildē ir? Cik 4500. grami, bet ja gribam uz kilogramiem vēl pārveidot? 45 grami. Nē, Vienā gramā bija 1000 kilogrami. Nē, vienā Tad kilogramā 1000 grami. tad 4 grami un 0,5 pusi. Tad ir šādi. 500 grami. Grūts, jā. Lieliski. Pierakstiet, jā? Jā. Kristēr var izlasīt? Grozā bija 300 melnas. Santa apēda 7 30 daļas no visām melnēm. Cik melnas palika? 300 dalīts ar 30. Tas būs 3. Nē. Tas pats, kas mēs varam nulles noņemt, jā? Tātad tas pats, kas... Tad 10 tas ir. Jā, 30 dalīts 3, sanāk arī 10. Tad reiz 7. Jā, 10. 70, jā, redz, cik jautri. Diezgan ātri. Ir? Jā, Ko? jā, ir. Jā, ir, labi. Tā ir darbība. Man liekas, kāpēc tik viegli. Jā, vēl nu jāprēķina bija. Tad grozā bija 300 melnas, Santa apēd 7,30 no visām melnēm. Cik melnas palika? Mums vajag vēl atņemt. Palika. 30 palika. 230, jā, esam uzmanīgi lasot. Forši. Ejam tālāk. Cik daudz tekstu. Jau var izlasīt. Bibliotēkā ir 450 grāmatas. 8,9 no tām ir mācību grāmatas. Trešā daļa 45 ir enciklopēdijas un pārējās ir
Daļu Daļu literatūras literatūras. grāmatas, cik ir daļu literatūras grāmatas? Forši. Nu tad jā, Ē. 8 9 no 450. Mēģinām pēc iespējas ātrāk šito aprēķināt. Kā to aprēķināt? 9 dalīts 450. Vai 450 dalīts ar 9, jā. Cik tas ir? Jā. Tad kā es noņemtu 0, 45 dalīts ar 9, domāju. Un es domāju, tas ir 5, ne? Jā, 5. 5, Un kā jā. ieliks 0, 50. Super. Un tad vēl, ko daram ar to 50? 50 dalīts ar 8. Nē. 50 dalīts ar Nav dalīts. 5 reizes 8. Reizi, jā. Cik tas Un ir? 5. Es noņemtu vēlreiz 5. Nu, 0. Tad būtu 5 reizes 8, 40. Un tad 450. Nē, kā 450? Vai tas būtu 145. Nē, vienkārši 400. Jā. 400 mācību grāmatas. Labi. Un 50 enciklopēdijas un pārējās. Pārējais Vai ir daļa? 345. Jā. Gerda, vari tu paskaidrot 345 enciklopēdijas? 345 no 450 ir 450 dalīts ar 3. Nē, dalīts ar kaut ko citu. Dalīts ar 45. Jā, ja kas pie pieraksta redzat, ja es uzrakstu otrā darbību un tad novelku svītru, un tur ir pierakstu, tā kā papildarbība. Tas ir 10. Jā. Tad 10 reiz 3 ir 30 enciklopēdijas. Labi. 30 enciklopēdijas, 400 mācību grāmatas. Jāprēķina vēl kaut kas bija. Daļa literatūras pārējās bija. Tad ir Nu labi, Gerda, paskaidro, kas tur ir. 450 mīnus 30 ir 420. Ok, tad es te pierakstīju, saskaitīju mācību grāmatas. Var arī šitā un plus enciklopēdijas. Bet tu teici 450 mīnus 30. Varēja tā arī darīt. Mīnus 30. Kā kuram vieglāk? Bet jau zinām, ja kāda atbild. Jā. Cik ir grāmatas? 420. Vai 400 plus 3 vai 400, kuru lejā 450 mīnus? Vienā darbībā ir 420, vienā darbībā ir 430. Jā, ko mēs rēķinām? Kas ir, labi, Gerda, ko tu rēķināji no 450, atņemot 30? Kas tas bija? Tas bija šitās enciklopēdijas. Enciklopēdijas bija šitik? Labi, darām, kā es pierakstīju, nejauksimies. Var sakot, šito saskaitot iegūst, cik ir grāmatas, kas ir mācību grāmatas, un enciklopēdijas. Kas mums jāprēķina ir, kuras grāmatas? Tas grūtais vārds - daļa literatūras. Ok. Kristāri, kā aprēķinās daļa literatūras grāmatu skaitu? Cik kopā bija grāmatas? Kopā 430.
Tās ir mācību grāmatas un enciklopēdijas 430. Bet kopā bija cik grāmatas? Aiziešu pie uzdevuma atpakaļ sākumā. Kur varat izlasīt kārtīgu uzdevumu. 450. 450, tad pēdējā darbība būs kāda? Tad 450 minus 430. Jā. Cik tas ir? Tas ir 20. Super. Paga. Ko es tā atņēmu? Es nepareizi pat aprēķināju, reku. Jā. Pareizi tā sanāk. Tad bibliotēkā ir 450 grāmatas, 89 no tām ir mācību grāmatas, kas ir 400 grāmatas, 345 ir enciklopēdijas, kas ir 30 grāmatas, pārējais ir daļa literatūras. Cik ir daļa literatūras grāmatas? Vārds daļa literatūra. Ok, jā, sanāk tā. 20 grāmatas. Tāds bišku piņķerīgs uzdevums. Vai ne? Jā. Ok, tad ejam tālāk. Tad Kristēra var lūdzu izlasīt? Baseinā ir 3,5 tonnas ūdens. Tika nosmelta 3,20 daļas. 3,20 daļa no visa ūdens. Cik ūdens nosmēla? 3,5. Un tad 3,20 no... Kā var pierakstīt 3,5 tonnas? Tās ir 3 tonnas, un kas vēl? Bija Tad vienā tonnā ir cik kilogrami? 1000. 1000 kilogramu. Un cik būs puse no tonnas kilogrami? Būs 500 kilogrami. 500 kilogrami, jā. Un tad kā šo aprēķināsim? Um, 3500 kilogramu dalīts ar 20. Jā. Un tas ir noņemt. Var noņemt abas tās nulles. Tas būs 175 175 kas? kilogrami. Un tagad ir jāreizina ar 3. Tas. Labi, droši vien rakstos varam. Var gudri, starp citu. Mēs zinām, cik ir 175 reiz 2, cik tas ir? 75 reiz 2, tas ir 350, jā, jau rekord darbība mums bija. jā. Mēs varam pieskaitīt pie 350, cik? 0. Nu tad mums rekord ir 2 reiz 175. Cik mums vēl jāpieskait, lai būtu 3 reiz 175? 3 reiz 175. Jāpieskaita vēl 175. Jā, cik tas ir? Tas ir 425. Nē. Meitenes, cik tur, meitenes sako līdzi, kā jums liekas, cik tas ir? 2 reiz 175. Nē, 3 reiz 175. Mēs mēģinām galvā aprēķināt šo.
520. Tad tu kā es sāktu pirmā 100 kā 300, tad kā 70, tad 15. Es Jā, tagad, Kristers teica pareizi. Jā, pieskaitām 100, tas ir 450. Pie 450 vēl pieskaitām 75. Tad šitik kilogrami. 505. Jā. Ko tā mums nāks tie Q-game? Ko? Mums tie Ar Q-game sanāks? Tā pagā.